Kalšana smēdē. Sēļu sētas smēdi 1870. gadā cēlis Vārnavas muižas kalējs. Smēdē zemnieku sētās parasti bija atsevišķa guļbūves ēka ar skaidu jumtu, kas atradās attālāk no pārējām celtnēm. Tajā bija laukakmeņiem vai ķieģeļiem mūrēta ēze un dzirksteļu uztvērējs. Tāpat te vienmēr bija plēšas, darinātas no biezas ādas un koka. Bez spēcīgas gaisa strāvas liesma nevarēja būt pietiekami karsta. Šajā ēkā notika metāla apstrāde un metāla priekšmetu izgatavošana. Kalējs metālus sakarsēja līdz vajadzīgajai temperatūrai un, turot ar knaiblēm, deformēja, apstrādāja ar āmuru uz laktas. Pati lakta stāvēja telpas vidū. Tai apkārt vai pie sienām atradās rīki, parasti katrs savam darbam vai tikai vienai tā daļai. Veseri, lielie un mazie, plakanai un apaļai dzelzī, lūkšas, knaibles, cirtņi, vīles un vēl daudzi citi darbarīki, kas nepieciešami universālam kalējam. Tāpat kalēja darbā bija nepieciešamas arī koka ogles, ko ieguva ierīkojot primitīvas dedzināšanas krāsnis, ogļu bedres, vai arī pērkot no darbdeģiem. Sēļu sēta Jēkabpilī sastāv no 6 19. gadsimta ēkām ar tam laikam raksturīgu iekārtojumu.